Ir pienākusi slikta ziņa. Kā jau diemžēl daudzi baumoja, tad Startautiskā olimpiskā komiteja ir pieņēmusi lēmumu faktiski noņemt jebkādas sankcijas no Krievijas sportistu iespējas piedalīties Olimpiskajās spēlēs. Šobrīd, manuprāt, ir ļoti svarīgs mirklis Latvijai. Kāda būs mūsu pozīcija? Daudzi ar sportu un politiku saistīti cilvēki Twitterī un citos sociālajos tīklos jau ir sākuši veidot tādu fonu, kā skatīsimies uz Ukraiņiem, kā Ukraiņi lems, tā arī mēs. Manuprāt, šī ir diezgan negodprātīga rīcība. Par Ukraiņiem ir jācīnās. Mums ir jābūt tiem, kas palīdz Ukrainai izcīnīt uzvaru šādās frontēs, starptautiskās organizācijās un tam līdzīgi. Vienkārši gļēvi sēdēt aiz Ukraiņu mugurām un viņus nedaudz pat stumt priekšā un teikt, mēs jau neko, šeit jau visu, kā sacīt, kā lems Ukraiņi, tā arī mēs, manuprāt, vienkārši nav pareizi. Latvijai jau uz šo mirkli bija jābūt reaģējušai visos iespējamos līmeņos. Šī nav vienkārši kaut kāda ziņa. Šī ir fundamentāla ziņa, kas principā pasaka, Krievija, kā sacīt, viss jau ir izcietusi, problēma ir beigusies. Tas, ka tieši šobrīd iespējams Ukraina piedzīvo pašus smagākos un nekaunīgākos, asiņainākos uzbrukumus kopš kara sākuma, nedrīkst būt vienkārši, tā teikt, cita tēma, bet paralēli mierīgajā pasaulē Krievijas sportisti atgriež Olimpiskajās spēlēs, atgriež futbola apritē, atgriež hokeja čempionātā un citur. Nē, mēs nedrīkstam. Mums Latvijai un citām valstīm, īpaši Baltijā un Austrumeiropā, šī jautājumā ir jābūt ļoti asiem un noteiktiem.